18. novembrī Latvijas valstī 107 gadi. Un 107 izcili Latvijas cilvēku, 107 izcilas Latvijas personības. Atbild uz jautājumu, kas tev ir Latvija? Ko tev nozīmē Latvija? Un šoreiz mums šo jautājumu ir iespēja uzdot rektoru Magnifikus Latvijas universitātes rektoram, akadēmiķim, profesoram Gundaram Bērziņam. Kas tev ir Latvija? Man Latvija ir Latvijas iedzīvotāju unikālā dzīvesziņa. Tas ir mūsu kultūra, mūsu vēsturiskās tradīcijas, faktiski kultūra, vēsture, valoda un teritorija. Un kā es to saprotu? Ļoti vienkārši. Mums ir, pēc manām domām, un es tiešām uzskatu, ka tā ir ļoti bagāts vēsturiskais mantojums. Mums ir dainas, mums ir savas teikas, mums ir stāsti par to, kas mēs esam, un tas arī veido to unikālo Latvijas izpratni par dzīvi. Varētu teikt, zeme, darbs, Dievs. Šie dzīvesziņas pamat elementi. Un es gribētu teikt, ka tādā veidā mēs sevi izprotam kā daļa no dabas. Mēs sevi izprotam kā daļa no šīs visas kopienas. Un es teiktu, jā, neviena valsts nevar pastāvēt, ja nav šīs dziļās izpratnes par mūsu saknēm, par to, kāpēc mēs esam unikāli un kāpēc mums ir svarīgi būt šajā pasaulē kā nācijai. Un priekš manis tieši šis ir tas Latvijas unikālais kods, var teikt, unikālā dzīvesziņa, ka mums ir vērtības, kuras dot pasaulē, tieši kas balstās tajā mūsu unikālā izpratnē par dzīvi. Otra lieta, kas ir Latvijā, tā ir šī teritorija, kurā ir neatņemama sastāvdaļa jūrai, zemei, 4 gadulaikiem, kas ir ļoti izteikti dabai, izpratnē par dabu, mūsu 4 novadiem lielajiem, kur katrā dzīvo latvieši ar mazliet citādu izpratni par dzīvi, bet mēs kopīgi veidojam šo Latvijas unikālo kopību, kuru mēs saucam par Latviju. Tā kā otra lieta ir šī teritorija. Dažāda, sākot no kurzemniekiem līdz latgaļiem, kuru katram ir drusku cits skatījums. Bet kopā šis Daugavas ceļš mūs, es teiktu, vieno, un jūra mūs vieno, un atkal izpratni par to, kāpēc mēs esam svarīgi, kāpēc mums ir svarīgi saglabāt šo valsti, kāpēc svarīgi šo valsti attīstīt, un kāpēc latviešu valoda ir unikāla pasaules kontekstā. Tā ir mana izpratne par Latviju. Es teiktu arī šī izpratne par saistību ar kaut ko lielāku. Citos sauc par Dievu, dieviem un latviešu šo kultūru vēsturisko mantojumu un atkal unikālu izpratni par to, kā mēs esam saistīti ar visumu. Līdz ar to es domāju, tā ir unikāla vērtība, kuru ir svarīgi kopt un attīstīt. Es tik un tā gribēju no tevis dzirdēt Latvijas universitāti kā Latvijas simbols. Latvijas universitāti kā mūsu intelektuālās bagāžas tāds pamats. Redzēju, ka dibināja Latvijas universitāti uzreiz pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas. Mazākā gads bija pagājis. Jo saprata, ka valsts var pastāvēt tikai tad, ja mācības notiek latviski, un latviešiem ir iespējas attīstīt zinātni un mācīties latviešu valodā ir pamats, jo pirms tam, kā mēs zinām, bija vācu valodā vai krievu valodā bija apmācība. Viņi nebija latviešu valoda augstākās izglītības jomā. Un mūsu dibinātāji pateica divus vārdus, kas faktiski raksturo to, kāpēc ir dibināta Latvijas universitāte un kāpēc vispār latviešiem ir svarīgi nevis vienkārši būt pagātnē, bet būt arī nākotnē. Un tie divi vārdi bija zinātnē un tēvzemē. Ļoti ietilpīgi,
vārdi, es teiktu pat jēdzieni, kurā mēs pasakām divas lietas. Mums ir jābūt vienotiem ar pasaules zinātnes telpu un ar zināšanām, kas ir pasaules zinātnes telpā, un tām zināšanām, ko mēs radām paši. Tad mēs radām zinātni, dodam visai pasaulē to, ko mēs Latvijā varam radīt. Savukārt paņemam visu to jaunāko, kas ir pasaulē radīts, un nododam Tēvzemē. Un šie divi elementi, tātad mēs pasaulē, pasauli mums, ir iekļauts šajos divos ļoti spēcīgos jēdzienos, kuru mēs turpinām realizēt arī šoreiz. Tātad mācības latviešu valodā ar latviešu nācijai. Pirmais, otrs - zināšanu radīšana latviešu valodā. Un latviešu zinātnieku zināšanu nodošana pasaulē, tas gan nenotiek latviski, bet mums ir iespēja būt par šo tiltu starp jaunāko atklāto visā pasaulē un tieši nodošana, šo zināšanu nodošana sabiedrībai. Ne tikai studentiem, bet visai sabiedrībai kopumā. Gan inovāciju veidā, gan dažādu atbalstu sistēmās, faktiski uzņēmējiem, bet to nevar izdarīt, ja mēs esam tikai lokāli. Jebkurā gadījumā tavā vadībā notiek diezgan liels nopietnas reorganizācijas Latvijas universitātē. Latvijas universitāte meklē jaunus ceļus un ļoti interesantu risinājumus, teiksim, gan izglītībā, gan zinātnē. Izstāsti, kāda būs Latvijas universitāte nākošajos 100 gados? Globāls spēlētājs ar šo unikālo Latvijas dzīvesziņu. Mēs parādīsim ceļu mūsu jauniešiem uz pasauli, lai viņi varētu aiziet, atnest zināšanas uz Latviju un parādīt visiem, ka mēs šeit mākam taisīt zinātni, mākam taisīt uzņēmumus un faktiski būt par tādu, es teiktu, punktu, caur kuru mēs tiekam pie globālām iespējām un lokāliem risinājumiem. Paldies par sastāstījumu.